Jau pavisam drīz dārzos ienāksies pirmie augļi un ogas. Šie veselīgie pārtikas produkti sniedz daudz cilvēku organismam nepieciešamo vitamīnu, bet, diemžēl, Latvijā to vērtību neapzinās. Tādēļ Latvijas augļkopju asociācija organizē bezmaksas mācību semināru augļu veselībai. Ideja radās gluži vienkārši tāpēc, ka statistikas dati par augļu nogu patēriņu Latvijā bija nevēlami. Teiksim, ja vajadzētu būt no 70 līdz 140 kg gadā, tad Latvijā viņi ir tikai un vienīgi 50 kg. Un tad, attiecīgi, šajos semināros cilvēki, kas sanāk, viņiem ir iespēja uzzināt dažādu informāciju par augļiem nogām, atsevišķi kāda ir uzturvērtība. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar informāciju par projekta nepieciešamību, par projekta aktivitātēm, statistiku par ēšanu Latvijā un Baltijā, ēšanas paradumiem pasaulē. Tika veikti dažādu augļu un ogu uzturvērtības salīdzinājumi, ieteikti nepieciešamākie augļi Baltijas reģionam, metodes, kā ilgstoši saglabāt augļus svaigus un veselīgus, un sniegti citi noderīgi padomi. Kopumā mēs esam ietvēruši 9 pilsētas, tā kā pa visu Latviju. Rīga šoreiz ne, jo Rīgā jau notiek dažādi šī ābolu zemeņu festivāli, tāpēc mums ir no citām pilsētām, kā jau ir noticis Saldū, Talsos, Ogrē jau ir bijis, tāpat arī vakar bijām Preļos. Šodien mums ir Rēzekne un vēl 2 pilsētas priekšā. Jāteic, ka Rēzeknē cilvēku atsaucība bija salīdzinoši maza, vien pāris dalībnieku, kamēr uz nākamo semināru Jēkabpilī pieteikušies vairāk nekā 60 interesentu. Šodienas mans mērķis galvenais bija uzzināt pirmkārt jau par augļu un dārzeņu uzturvērtību, jo mūsu audzēkņiem tas ir paredzēts apgūt 4. mācību kursā, un vienlaicīgi arī iepazīties ar cilvēkiem, kuri ar šo lietu nodarbojas. Apmeklētāji šādus seminārus uzskata par nepieciešamiem, jo ar to palīdzību var uzzināt noderīgu informāciju, kuru citur nebūtu iespējams saņemt tik detalizēti. Ceru, ka tas turpinājums būs tāds jau konkrētāks. Jo uz doto momentu tā informācija kā daudz mums bija zināma. Varbūt ne tik daudz konkrēti par augļiem un dārziņiem, bet par to, cik daudz mēs viņus lietojam uzturā un ka Latvijai tas ir tās mīnus, kad mēs tomēr neizmantojam tās iespējas, ko mums daba dod. Vienkārši jāizdara katram pašam savus secinājumus attiecībā uz šīm lietām. Jāpiebilst vien tas, ka semināra organizētāji izsaka cerību, ka vasarā augļu un ogu patēriņš palielināsies, jo šie gardumi būs pieejami pašu dārzos.